Ļoti labi izskaties, starp citu. Paldies. Cik ilgi gatavojies, godīgi? Šodien 2 stundas. Kas visvairāk prasīja, ko tu visilgāk darīji? Vairāk man prasīja māte, jo man pašam par sevi māte ir taisni. Uztaisīt tādu švami bija diezgan grūti un ilgi. Cik tu pats visu dari, tu kāds palīdz? Nē, man ir profesionālā make-up meitene, friziere. Bet idejas ir tavas? Jā, pārsvarā es kopēju luks no skatēm, pazīstamo modes brendu, kas man patīk visvairāk. Kā tu drēbes tieši tāpat arī piemeklē? Jā, lai stilistiski atbilst tam make-upam vispār kopumā tai skatēji. Starp citu, Rīgas modes nedēļā tu arī piedalīsies kā modelis, jā? Jā, protams. Kurās skatēs? Nu, pagaidām ir zināmas 2, varu pateikt Kuku, un par otro, diemžēl, nedrīkst stāstīt. Tas ir noslēpums. Jā. Saki, kā tu labāk jūties, tad, kad tu raksti par modi, jeb tad, kad tu defilē uz mēles? Man kopumā patīk eksistēt viņā visā. Man patīk būt abās pusēs, gan redzēt to aizskatuvi, gan sēdēt pirmajā rindā un vērot. Bet ar citu, vai tu arī vēro, kā piemēram, kas notiek Londonas Fashion Week, Milānas Fashion Weekā vai tepat Igaunijā? Protams, man jāseko līdzi gan Baltijas valstu modei, gan pasaules līmeņa. Kura no Baltijas valstīm ir stilīgākā? Man liekas, ka Latvija. Kāpēc? Es esmu skatījies kāds no Tallinas Fashion Week un drīz arī braukšu uz Viļņas Fashion Week, bet man liekas, no mums ir tas līmenis.